Šis stāsts būs par to, cik ļoti man patīk stāstīt stāstus. Noteikti draugi ir jums ceļojuši, kolēģi, un atbrauc parasti pilni enerģijas, tik stāsta jums kādus notikumus, ko ir redzējuši, ko ir satikuši. Parasti, ja tev kāds draugs ir tuvs, tad tu to stāstus dzirdi vairāk, jo jūs esat kopā, tad viņš stāsta kādam citam, un tajā te stāstu. Jo pašam jau apnīkst dzirdēt, ja tas ir kāds tuvāks dzīves biedrs vai draugs. No manas puses, kad es, piemēram, aizbraucu komandējumā vai ciemos pie ģimenes uz Skotiju, atbraucu atpakaļ, un kā draugi parasti jautā, kā gāja, stāsti, kā iet, mana atbilde parasti ir labi. Un viss. Un šis stāsts arī tā kā pirmoreiz stāstu par to manu reakciju, ka man nepatīk vispār stāstīt par to, kas ir noticis, kāpēc un kas man ir paticis, bet mani draugi to stāsta citiem kā joku arī.